cilvēkiem, ja? Vai mēs gribam iepazīt Dievu vairāk un vairāk? Nu, protams, ka mēs gribam, ja? Un atbilde ir ļoti vienkārši. Jā, mācītāji, protams, gribam. Bet mūsu dzīve rādīs, vai patiešām mēs gribam. Godīgi? Amen? Amen. Jā, mēs gribam pieaugt. Es personīgi gribu vēl vairāk. To, ka es esmu mācītājs, vēl nenozīmē, ka es sasniedzu pilnību. Man vēl tālu līdz pilnībai. Protams, pilnību mēs laikam sasniegsim tur debesīs. Amen. Bet mēs tiecamies uz to. Un es arī gribu tiekties vēl vairāk laika veltīt attiecībām ar viņu. Es zinu, ka man daudz laika aizņem kalpošana, bet kalpošana tas nav attiecības ar Dievu. Nekad nevar aizvietot attiecības ar Dievu ar kalpošanu. Mēs izreiz sakam, es tā aizņemts, es to daru. Ļoti labi, ka tu to dari, un tu esi radīts labajiem darbiem, Jēzu Kristu. Amen. Tas mums ir jādara, bet nekad neapmainīsim darbus pret personīgām attiecībām ar viņu, lai iepazītu viņu. Amen. Un es zinu vienu, ka mēs vēl tuvāk varam iepazīt viņu caur vienu lietu, ar ko mēs jau ilgu laiku runājam, caur paklausību. Caur paklausību viņam. Tikai tad, kad tu paklausi viņam, paklausi viņu vārdam, tu vēl vairāk vari iepazīt viņu, tu vēl vairāk vari tuvoties viņam. Caur paklausību viņu vārdam. Un es zinu, ka caur paklausību viņam, viņa vārdam, viņš atklājās vēl lielākā mērā mums. Viņš atklājās vēl lielākā mērā mums. Amen. Tāpēc es vēlreiz aicinu, būsim paklausīgi Dieva balsī. Būsim paklausīgi Dieva vārdam. Amen. Mēs iegūsim dziļāku izpratni par Dievu, ja mēs staigāsim pa viņa ceļiem. Ja mēs staigāsim par viņu ceļiem. Jo reiz Dievs ir teicis par Mūzu, kad tauta redzēja Dieva darbus, Mūzus zināja manus ceļus. Un mēs bieži skatāmies uz darbiem, uz brīnumiem, uz zīmēm, bet cik svarīgi mums atrasties uz viņa ceļiem. Tāpēc jau Dāvids arī lūdza, kungs, pārbaudi mani, izdibini manu sirdi, pārbaudi manas domas un vai es neesmu gadījumā novirzījies no taviem ceļiem? Un ja es esmu pabīdi vai virzi mani atpakaļ uz taviem dzīvības ceļiem, jo tikai tur uz taviem ceļiem es tikšu svētīts. Tāpēc ir tik svarīgi, lai mēs ejam pa viņa ceļiem, un tur viņš atklāsies mums vairāk un vairāk. Mēs citreiz ejam pa saviem ceļiem. Mēs gribam paši savus darbus, savu kalpošanu, savu gribu piepildīt. Un tad domājam, kāpēc Dievs mums ir tāds svešs? Tāpēc, ka viņš nav atklājies tev. Tu neatrodies tajā vietā, kur viņš atklājās. Viņš neatklājās jebkurā vietā. Dievs ir pieejams visiem cilvēkiem. Amen! Bet īpaši viņš atklājās tur, kur viņš ir rādījis savu ceļu, kur viņš ir devis savu vārdu un kur mēs dzīvojam paklausībā viņu vārdam. Amen. Interesanti. Man Dievs uzrunāja un rādīja man vienu praviešu grāmatu. Un es nezinu, kāpēc viņš pievērs uzmanību man tieši pravietim Jeremijam, bet es gribu mazliet šodien padalīties par to, ko nozīmē vispār paklausība priekš Dieva un ko nozīmē paklausība priekš mums. Un redzēsim, kādas krasas pārmaiņas notiek, kad cilvēks vai paklausa, ne tikai cilvēks, tautas, vai paklausa vai nepaklausa. Es zinu, ka Dievs, ziniet, ja mēs lasam vēsturi par Izraēļu tautu, mēs redzam, ka viņa dzīvē bija, gandrīz tā kā mums citreiz bieži, ja? Kalns ieleja. Visā tai dzīvē gadās, pareizi. Un ir, kad mēs svētu dzīvi turam, jau bez svētas dzīves neviens to kungu neredzēs, un tad bākta un kriti kaut kur sagrēkoja, kaut kas neizdevās, vēl kaut kāda lieta notika. Izraēļa tautai bija tas pats. Tā viņi kalpoja tam kungam, viņi pienes upurus tam kungam. Tad pēkšņi kaut kas notiek, un viņi atkāpjas no tā kunga, viņi sāk pielūgt savu svētnīcu augstienes kaut kādus tur saules dievietei un pielūgt kaut kādus tur svešus dievus, kvēpināt svešiem dieviem, bāliem un tā tālāk. Un tad atkal nāk kādi pārbaudījumi viss, un tad atkal piesauc to kungu.
Nu, tāda mēs esam ne tikai Izraēļa tauta, mēs esam tādi paši. Arī mēs citreiz esam. Tā gribās būt tādam stabilam un pastāvīgam. Amen, gribās, pareizi. Negribās stāvot pa lejām, pa kalniem, jā. Gribās būt stabilam. Un, protams, paldies Dievam, gadu no gada mēs kļūstam stabilāki. Mēs redzam, ka šī līkne pamazām sāk jau izlīdzināties. Amen. Un tā ir jābūt. Tā ir jābūt. Bet nevienmēr tā ir bijis, un varbūt ne visiem vēl šodien tā ir. Un tāpēc iepazīsim to kungu. Tuvosimies viņam. Un es gribu parādīt no Jeremijas. Atkal Izraēļa tauta nonāca tādā situācijā, kad Dieva dusmība, ziniet, Dievs šeit tad dusmīgs arī var būt. Amen. Viņš var būt. Mēs šodien sludinam, un tā ir ļoti izplatīta veids, ka Dievs ir mīlestība. Un es, lai pirmais met ar akmeni man, ja es teikšu, ka Dievs nav mīlestība. Dievs ir mīlestība. Bet Dievs ir arī taisnas tiesnesis. Amen. Un, ziniet, Dievs kā mīl, tā viņš var būt arī bargs Dievs. Bet viņš zina kādā veidā. Tā nav mūsu izpratne. Un šeit es redzu, ka tad, kad Dieva tauta atkal novirzījās no viņa, atkal sāka likt savu cerību uz svešiem dieviem, Dievs nekad nesamierinās ar tādu stāvokli. Un Dievs vienmēr, pirms nāk viņa tiesa, Dievs vienmēr brīdina. Vienmēr brīdina. Nav tā, kā no zibens no Kristus tā nāks, pēkšņi, piepešs, kā skaidrā laikā zibens. Jā. Bet tad, kad Dievs grib mūs labot, tad, kad Dievs grib mūs atvest apakaļ uz saviem ceļiem, viņš vienmēr savlaicīgi mūs brīdina. Nav tā, ka viņš gaida līdz pēdējiem un tad bākt, tāda tiesa par mums nāk. Viņš vienmēr brīdina. Viņš vienmēr dod iespēju. Vienmēr dod iespēju. Arī tad, kad mēs lasām atklāsmes grāmatu par šīm 7 draudzēm, un pašās beigās, izņemot 2 draudzes, kurai nebija nekādas problēmas, pārējām draudzēm viņš vienmēr saka, iekarsies, atgriezies, sāc darīt pirmos darbus, atgriezies pie pirmās mīlestības. Viņš vienmēr dod iespēju. Arī mums šodien viņš vienmēr dos iespēju. Ja mēs esam nomaldījušies, ja mēs kaut kur dzīvojam nepaklausībā viņa vārdam, mūsu tēvs ir mīlestības tēvs. Un viņš dos iespēju mums atgriezties atpakaļ. Ja nē, viņš atradīs iespēju kā pašam mums atgriezt atpakaļ. Bet labāk, ka mēs paši paklausam viņam un atgriežamies. Un šeit mēs redzam, ka ir tāds pats šī situācija. Valdīja ķēniņš Jojakīms, Jūdā. Jojakīms, varbūt nepareiz, tā vismaz latviski, Jojakīms. Jā. Un bezdievīgs ķēniņš. Un viņš arī ieved tautu bezdievībā. Un Dievs nav apmierināts ar to, un viņš sūta savu pravieti Jeremiju, un viņš saka, raksti grāmatu Jeremija. Raksti manu vēsti šai tautai, šim ķēniņam. Es gribu, lai viņi atgriežās. Es nesamierināšos ar tādu stāvokli, kāda viņi atrodas. Un Jeremija uzraksta. Uzraksta, kas ir. Tā nav vienkārši kaut kāda romāniņš uzrakstīts. Tā ir vēsts no Dieva. Pats Dievs runā uz ķēniņu, runā uz tautu. Un bija rakstveids, kas to visu pierakstīja, dievbijībā pierakstīja visu. Un tagad nes šo vēstu ķēniņam, tāpēc, ka ķēniņš reprezentēja tautu. Un viņi tagad lasa šo vēstu ķēniņu priekšā. Un te no Jeremijas 3:6 nodaļas es dažus pantus izlasīšu. 23. pants. Kad Jehudis bija izlasījis 3 vai 4 slējas no rakstu tīkstokļa, ķēniņš atgrieza tās ar nazi nost un iemeta ugunī, kas viņa priekšā kurējās, kamēr viss rakstu tīkstoklis sadega ugunī. Wow! Dzirdiet? Vārds no Dieva. Uzrakstīts vārds no Dieva. Un tagad Dievs runā uz ķēniņu, runā uz tautu. Atgriezies. Palasīsiet mājās paši, kas tā pa vēsti ir un tā tālāk. Ja? Atgriezies. Un viņš izdzird kaut ko, nogriež, iemet ugunī. Nogriež, iemet ugunī. Paldies Dievam, ka mums ir visas lapas Bībelē. Ir visas lapas, ne es kaut ko izrāvis ārā.
Ziniet, ļoti bieži tā gan arī gribās. Tu kaut ko izlasi. Nevar būt. Tas nav mīlošs Dievs. Mēs varam pārspīlēt. Mēs tā nedaram šodien. Bet ķēniņš tā darīja. 24. pants. Bet ne ķēniņš, ne viņa kalpotāji neizbijās un nesaplēsa savas drēbes, kad tie dzirdēja visus šos vārdus. Amen. Tie bija ļoti spēcīgi vārdi, ko Dievs sūtīja savai tautai. Un tai vietā, lai zemotos, atcerieties gadījumu, kad Dievs sūtīja uz Ninivi Jonu. Un gal galā viņš nonāca Ninivē. Un viņš pasludināja Dievu tiesu par šo lielo pilsētu. Un tā bija pagānu pilsēta, Asīrijas galvaspilsēta. Un tad šis pagānu ķēniņš, viņš novilka savu ķēnišķīgās drēbes, apvilkās maisā un sēdēja pelnos un izsludināja gavēni. Un ne tikai viņš, bet visa tauta. Viņi izbijās šo Dievu tiesu šeit. Jūdas ķēniņš. Viņš neizbijās. Viņš necienīja, viņš negodāja Dieva vārdu. Ne jau tas vīstoklis kaut kas bija. Tas bija pats Dievs, kas deva iespēju šai tautai, kas deva iespēju ķēniņam. Mīļie, Dievs neļaujās apsmieties. Ko cilvēks sēj, to viņš arī nopļaus. Amen? Mēs zinām, jaunajā derībā vairāk tādi ir Dieva vārdu brīdinājumi. Ko cilvēks sēj, to viņš nopļaus. Ko iesēja šis bezdīvīgais ķēniņš, un ne tikai viņš priekš sevis iesēja, par visu tautu. Un nāca arī sots no Dieva. Nāca sots no Dieva. 27. pants. Kad ķēniņš bija sadedzinājis grāmatu un visus tos vārdus, ko Baruks bija uzrakstījis no Jeremijas mutes, tad par Jeremiju nāca tā kunga vārds. Ņem vēlreiz citu tīstokli un raksti tādā visus tos vārdus, kas bija iepriekšējā tīstoklī, ko Jūdas ķēniņš sadedzināja. Dievs dod iespēju. Dievs atkal kārtējo reizi dod iespēju. Ja mums uzreiz tādu necieņu parādītu, ja mēs uzrakstītu kādu grāmatu, un es iedotu tagad, Vitautam iedotu izlasīt, un Vitauts tagad, mācītāji, gan tu te kaut ko saplēši visu sadedzini. Kāda man attieksme pret viņu būtu? Mīļā, tas ir pats Dievs. Dievs ir ilgpacietīgs savā mīlestībā un žēlastībā. Amen. Un viņš saka, vēlreiz raksti. Es vēlreiz gribu dot iespēju šai tautai. Dievs atkal un atkal dod mums iespēju. Es pateicos, ka es dzīvoju žēlastības laikā. Amen. Es pateicos Dievam par to. Mēs vienreiz mācītājs sapulcē sākam runāt, un es domāju, kas tie pa laikiem? Ka vecajā derībā kaut ko bišķi nepaklausīja. Tevi nomētāja ar akmeņiem. Ar tevi bija cauri. Uguns no debesīm nonāca un nospēra tevi. Un pat jaunajā derībā Anānija un Safira sameloja svētajam garam, momentāli bija beigti. Un es vienam mācītājam uzdevu, kādos laikos? Viņš saka, tu gribi, lai mēs visi beigti esam? Es saku, es negribu. Paldies par žēlastības laiku. Amen. Dievs dod mums iespēju. Viņš nevilcinās ar saviem apsolījumiem, bet viņš ir ilgpacietīgs. Un viņš gaida uz ikvienu, kas atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem un ticēs uz kungu Jēzu Kristu. Amen. Un arī šeit Dievs dod iespēju un viņš saka, raksti otrais. Raksti otrais. 29. pants. Bet Jūdas ķēniņam Joakinam tā saka tas kungs. Tu grāmatu sadedzināji, jautādams, kādēļ tu tur ierakstīji, ka nākšot Bābeles ķēniņš, jo zemi izpostīšot un iznīcinot cilvēkus un lopus. Tādēļ tas kungs ir nolēmis šādi par Jūdas ķēniņu Joakimu. Viņam nebūs pēcnācēju, kas sēdēs uz Dāvida troņa. Un viņa projām aizvestais līķis gulēs ilgāku laiku laukā, dienas karstumā un nakts augstumā. Un šeit ir spriedums no Dieva. Šeit ir spriedums no Dieva.
Tikai tāpēc, ka tu neesi paklausījis. Kāpēc viņš nav paklausījis? Ja jūs zinat vēsturi, tajā laikā Izraela bija okupēta no Ēģiptes. Un viņi jau bija pieraduši dzīvot zem Ēģiptes. Viņi jau bija pieraduši dzīvot zem Ēģiptes. Un tagad pēkšņi nāk vēsts, ka nāks Bābeles ķēniņš. Nāks Bābeles impērija un pārņems. Un ko darīt? Ko darīt? Un tāpēc tas nebija tik vienkārši. Mums jāsaprot. Bet Dievs ir Dievs. Un to, ko viņš saka, tā ir patiesība. Dievs nekad nav kļūdījies. Un ja tu nonicini viņa vēsti, ja tu nonicini viņa vārdu, tad nāks arī spriedums. Un šeit viņš saka, tev nebūs pēcnācēju. Vispār tas ir briesmīgs apsolījums. Tas ir briesmīgs apsolījums palikt bez pēcnācējiem. Ka nebūs tavas dzimtas turpinājums. Ja šodien mēs to attiecinām uz sevi, varbūt mēs tā nenovērtējam to, bet tas ir ļoti nopietni. Jo, ja mēs kā draudze esam, un ja mēs, dārgie, nepaklausam Dievu vārdam, mums nav nākotnes. Dzirdiet? Mums nav nākotnes. Mums nebūs pēcnācēji. Mēs, kas esam šeit, sasniegsim 80, 90 gadus un aiziesim uz debesīm, bet nebūs šī jaunā paudze. Tāpēc es vienmēr priecājos, ka te dzirdu skaļus balsis. Protams, mēs cenšamies dievkalpojumu laikā, kaut kā, lai tās balsis tur pārvietojas uz augšu. Jā. Bet tas ir briesmīgi, ja nav nākotnes, ja nav jaunās paudzes, un tas bija spriedums. Tev nebūs pēcnācēji, tev nebūs, kas uz Dāvida troņa sēdēs. Amen. Un vēl vairāk tu būsi nokauts, tu būsi pagalam. Un, protams, kas bija teikts par ķēniņu, tas arī notika. Un nāca nākošais ķēniņš, protams, tukša vieta nepaliek. Nāk Cedekija. Cits ķēniņš par Jūdu. Un interesanti tas, ka šis ķēniņš arī negrib neko mainīt. Viņš negrib neko mainīt. Tas nozīmē, ka viņš negribēja svētību no Dieva. Ir ierasta taciņa, ir ierasta dzīve, kā iet, tā iet. Ko tur saspringt, ko tur mainīt kaut ko. Kā dzīvojam, tā dzīvosim. Un aizmirst pirmo brīdinājumu no Dieva. Un šeit es gribu 37. nodaļā lasīt, no 1. panta. Mēs dažs rakstietis palasīs. Es gribu, lai jūs nepazaudējat domu. Šī doma viena iet visam cauri. Tāpēc sekojiet līdz tam visam. Paklausība Dievu vārdam. Kad ķēniņš Sedekija, Josijas dēls, ko Bābeles ķēniņš Nebukadnecars bija iecēlis par ķēniņu Konijas Joekima dēla vietā, valdīja Jūdas zemē. Tātad Bābeles ķēniņš jau nāca, jau turpat gandrīz ieņēma Jūdu, un viņš ieliek savus ielikteņus. Ja? Un tad viņš ieliek kādu. Tad neviens, ne ķēniņš, ne viņa kalpi, ne zemes iedzīvotāji neuzklausīja tā kunga vārdu, ko tas kungs runāja ar pravieša Jeremijas muti. Atkal nonicināja tā kunga vārdu. Tad ķēniņš Cedekejs sūtīja Juhalu, es atvainojos par tiem vārdiem, ko es te lasīju, Šemelijas dēlu un priesteri Cefaniju, mana Māsejas dēlu, nav mūsu latviešiem pierasts, pie pravieša Jeremijas un lika viņam sacīt, lūdz par mums to kungu, mūsu Dievu. Ļoti interesanti. Cedekijs negrib paklausīt Dievu vārdam. Dzirdējāt, ja? Viņš nepaklaus. Viņš grib iet veco ceļu. Amen. Bet interesanti, ka Cedekija, viņš sūta pie pravieša un saka, aizlūdz par mums Dievu. Pats neko negrib mainīt, grib, lai pravietis vai pārstāvis, Dievu pārstāvis, tomēr lūdz par viņu, lai Dievs svētī viņu. Mīļie, vai mēs ļoti bieži vai daudz neesam līdzīgi tādam Cedekijam? Mēs paši negribam mainīt savā dzīvē neko, mēs ejam pie kādiem cilvēkiem un sakam, aizlūdz par mani, aizlūdz. Es nevaru atbrīvoties no tā grēka, aizlūdz par mani. Pagaidi, kā? Es varu paņemt un izraut šo grēku no tevis? Lasi Dievu vārdu, lasi Bībeli, kur ir teikts, ka tev ir jāliek malā, ka tev ir jāatsakās, ka tev ir jāuzvar. Amen!
Mēs varam stāvēt blakus, mēs varam turēt tavas rokas, bet tā ir tava cīņa un tā būs tava uzvara. Mēs no rīta lūkšanās par to arī lūdzam. Mēs nedrīkstam būt tādi kā Cedekejs. Nonicina Dievu vārdu, gribu, lai par mums nāk svētība. Un tad meklējam visur svētību, meklējam, lai par mums lūdz. Mīļie, savās konferencēs esmu tik daudz kristiešu redzējis, cik ir konferences, viņi visi ir tur. Un vienmēr viņi nāk priekšā, lai par viņiem lūdz. Un es jau nezinu par visiem, ko lūdzu, bet par dažiem es stāvēju klāt, es pats tur stāvēju lūkšanās, un es dzirdēju, ko viņi prasa par viņiem lūgt. Viņi prasa tādas lietas, ko viņiem pašiem sen jau vajadzēja pašiem izdarīt. Un viņi nevar to izdarīt, tāpēc, ka viņi negrib mainīt savu dzīvi. Viņi negrib nodot savu dzīvi tam kungam. Un Sedekija bija viens no tādiem. Amen. Nebūsim tādi. Amen. Dzīvo grēkā, bet grib Dievu svētību. Amen. Mīļie, jebkuram no mums vajag personīgas attiecības ar Dievu. Mums vajag personīgi satikties ar to kungu. Amen. Un mums var izzināt viņa gribu priekš mums. Un es zinu, ja mēs tuvosimies viņam, viņš tuvosies mums, lai palīdzētu mums. Tā ir viņa sirds. Viņš grib darīt mūs brīvus. Viņš grib darīt mūs laimīgus. Viņš mūs dara par saviem bērniem, kas mantos debesu godību. Amen. Tāds ir mūsu tēvs. Viss jautājums nav viņā, viss jautājums ir mūsos. Vai mēs paklausām viņam, vai mēs uzticamies viņam. Vai mēs piekrītam viņu vārdam. Amen. Un es zinu vienu. Tādi cilvēki, kas iet un visur meklē svētības, kā Cedekijs, viņi ļoti vilsies. Viņi ļoti vilsies. Jo Dievs neļaujās apsmieties. Dievs nav cilvēks. Viņš nevar aizliegt savu vārdu. Viņš nevar mainīt savu vārdu. Jā, viņš var mainīt. Viņš ir suverēns Dievs. Ko viņš grib, to viņš dara. Hiskiem, atcerieties, tu mirsi. Hiskija lūdza Dievu. Zemojās viņu priekšā, un Dievs teica, viņš neteica, ka labi, es tev pielikšu 15 gadus klāt. Viņš var mainīt savu lēmumu, bet tas ir Dievs. Bet tikai tāpēc, ka tu nepaklausi viņam, viņš dēļ tevis nemainīs. Viņš grib, lai tu paklausi viņam. Amen. Un tagad mēs nonākam pie tiem laikiem šajā visā stāstā, kad Bābeles ķēniņš pamazām sāk izstumt Ēģiptes valdīšanu vai impēriju no šiem tuviem austrumiem un arī no Izraēlas. Un mēs nonākam pie šī situācijas. Un kas tad notiek šeit? Tātad šī teritorija pamazām tiek iekarota no Bābeles ķēniņa. Un Izraels ir tā kā starp diviem dzirnakmeņiem. Viņš tagad nezin, ko darīt. Viņi atradās zem Ēģiptes, un it kā jau ir pieraduši pie Ēģiptes, pēkšņi nāk Bābeles ķēniņš. Un viņi tomēr dzirdēja pravietojumu, kad nāks Bābeles ķēniņš, un viņš iekaros Jūdu. Un ko darīt? Nu, kā rīkoties? Palikt šeit pat, vai iet kopā ar eģiptiešiem uz Ēģipti, uz Āfriku? Ko darīt? Un šeit Dievs kārtējo reizi dot tautai, kā tas latviski ir, priekšā pasaka. Pasaka priekšā, palīdz viņai, izšķirties, izlemt, pēc, ka Dievs zina visu. Un tad 42. nodaļā mēs lasām. Jeremijas 42. nodaļā. No 1. pantiņa. Visi kara virsnieki, arī Johanāns, Keraha dēls, un Iesanjā Jošajas dēls. Un visa tauta, lieli un mazi, nāca pie pravieša Jeremijas. Un tam sacīja, paklausi mūsu lūgšanu un lūdz to kungu savu Dievu par mums, kas esam atlikuši no daudziem tikai niecīgs mazums, kā pats redzi, lai tas kungs tavs Dievs mums rādītu ceļu, pa kuru mums jāsteigā un tos noteikumus, kas mums jāpilda. Ļoti labi, viņi nāk un prasa padomu. Ļoti interesanta lieta. Viņi saka, tavs Dievs. Ne mūsu Dievs, tavs Dievs. Jā, tavs Dievs. Šika, labi, paprasi, ko mums darīt. It kā laba lieta, ka tu sāc jautāt Dievam, ko darīt. Un tas ir pareizs ceļš. Mums vajag jautāt Dievam, ko darīt. Amen.
Tātad, 4. pants. Pravietis Jeremija tiem atbildēja: labi, es pielūkšu to kungu, jūsu Dievu. Viņš saka, viņš nav ne tikai mans, viņš arī ir jūsu Dievs. Es gribu, lai jūs to saprotiet. Vienreiz viens cilvēks atnāca un teica: mācītāji, tu pielūdz to savu Dievu par mani. Nopietni. Es no sākuma tagad apjuku. Nezināju, ko atbildēt. Labi. Viņš ir arī mūsu Dievs. Amen. Kā jūs vēlaties, un darīšu tad jums zinām visu, ko tas kungs sacīs, es neslēpšu jums nevienu vārdu. Tad tie sacīja Jeremijam: tas kungs, lai ir pār mums paties un taisns liecinieks, ja arī mēs pilnīgi nedarīsim pēc tiem noteikumiem, ko tas kungs caur tevi mums pavēlēs, lai nu tas mums vai nu tas mums patīk vai nepatīk, mēs klausīsim tā kunga mūsu Dieva balsī. Tātad viņi saka: Jeremija, to vēsti, ko tu atnesīsi mums no Dieva, vai mums tas patīk, vai mums tas nepatīk, mēs to klausīsim, mēs to pildīsim. Kāda laba apņemšanās, amen? Kāda laba apņemšanās. Tātad mēs to klausīsim. Tā kunga mūsu Dieva balsī, pie kura mēs tevi sūtam, lai mums labi klātos. Viņi saprot, ja tu klausīsi tam kungam, labi klāsies. Ir šodien tas pats, amen. Kad mēs izpildām tā kunga mūsu Dieva prātu, un tad 9. pantiņā mēs lasām: tā saka tas kungs Izraela Dievs, pie kura jūs mani sūtījāt, saka Jeremija. Jūsu sirsnīgo lūgšanu viņa vaiga priekšā es nesu. Ja jūs paliksiet šī zemē, tad es celšu jūsu dzīvi un to nenopostīšu. Es jūs dēstīšu un nenoplūkšu. Es nožēloju, ka man bija jums jāsūta nelaime. Tātad Dievs saka: paliekat šajā pašā vietā, paliekat Jeruzālēmē, paliekat Izraēlā, neiet uz Ēģipti. Cik reiz mēs redzējām, ka tauta gāja uz Ēģipti? Viņš saka: paliekat šeit. Bet nāk taču Bābeles ķēniņš. Un mums vienmēr ir šis te vārds bet. Nu vienmēr. Izraēla tautai bija vienmēr bet. Mums vienmēr ir bet. Kungs, es gribu zināt tavu gribu attiecībā uz šo te lietu, uz šo te jautājumu. Vai biznesa, vai attiecības ģimenē, vai laulāto draugu, vienalga draudzi, vienalga kāds lietas. Kungs, es gribu zināt tavu gribu. Un Dievs tev pasaka. Un tu uzreiz: jā, bet Dievs, tu laikam palaidi garām. Bet Dievs, tu laikam nezini šo situāciju. Mums vienmēr ir bet. Tātad atkal šeit ir bet. 11. pants. Nebīsties no Bābeles ķēniņa, no kura jums tagad bail. Nebīstaties no viņa, saka tas kungs, jo es esmu ar jums, lai jums palīdzētu un jūs izglābtu no viņa rokas. Amen. Paldies Dievam! Dievs vienmēr sūta saviem bērniem vārdu, savai tautai vienmēr vārdu. Amen! Ja tu nonāci kādā ļoti svarīgajā, izšķirīgajā brīdī, kur tev jāpieņem ļoti nozīmīgs lēmums, piesauc to kungu, lūdz viņam padomu, un viņš atbildēs tev, viņš dos tev virzienu, noteikti dos. Vai parakstīt šo līgumu, vai neparakstīt šo līgumu, viņš noteikti tev dos. Jo viņš zina visu. Bet šajā pašā brīdī, kad viņš dod tev šo vārdu, viņš sagaida, lai tu paklausītu šim vārdam. Amen. Lai tu paklausītu. Un es zinu, ja mēs paklausam Dievu vārdam, tad Dieva vārds vai pats Dievs atnes svētību un aizsardzību mūsu dzīvē. Es esmu tam liecinieks. Man ir vairākas liecības. To, ka es stāvēju un nezināju, kādu lēmumu pieņemt. Miesa saka: brīnišķīgs iespēja, kļūt bagātam. Ko tu domā? Davai saki savu jā. A iekšā kāds saka: nē. Un tu saka: kungs, ko darīt? Kungs, ko darīt? Un tu pasaki nē. Un paiet mēnesis. Un tad tu ieraugi, kur tu šodien būtu, ja tu pateiktu tajā brīdī jā. Un redziet, cik svarīga ir paklausība.
Ir 101 bet. Dievs neņem vērā šos bet. Viņš zina visu. Viņš zina, pirms tu piedzimi tevi zināja. Viņa tavas dzīves dienas vai stundas ir skaitītas viņa rokās, viņš visu to zina. Viņš zina, kas būs rītā parīt ar tevi, viņš to zina. Un tad, kad Dievs sūta savu vārdu, viņš dod šo vārdu no savas zināšanas. Ne no tā, bet ko mēs šodien zinām. Kā tu rīkosies, paliek tavā ziņā. Kā rīkojās Jūda, mēs redzam. Jūda nenoticēja. Un tieši tāpat, kā mēs bieži rīkojamies. Cik reiz mēs nepaklausījām, bet paldies Dievam, ka mēs varam ņemt vērā tās kļūdas, tās neveiksmes, kas mums atnāca dzīvē dēļ nepaklausības. Bet gudrs ir tas, kas mācās no šīm kļūdām, dzirdiet? Kas atkal nekāp uz tiem grābekļiem jau 7. jau 10. reizi uz tiem grābekļiem, uz vieniem tiem pašiem. Nē. Un skatieties, ko atbildēja tauta? Ko atbildēja tauta Jeremijam? Tu runā melus. Pats Dievs, tas ir Dieva pravietis, viņš zina to. Tu runā melus. Tas kungs atradīs. Tas kungs mūsu Dievs tevi nav sūtījis un nav licis sludināt. Jums nebūs iet uz Ēģipti, lai tur dzīvotu svešumā. Bet Baruks, Nerijas dēls, tevi sakūdīja pret mums, mūs nodot kaldēju rokās, lai tie mūs nonāvē vai izved trimdā uz Bābeli. 43. nodaļa 2. pants. Ļoti interesanti. Es kādreiz lasīju Bībeli, domāju, nu gan sturgalvīga tā ebreju tauta, nu gan viņi tāda, nu gan, un pat neskatījos uz savu dzīvi. Kāds es biju āzis, ļoti bieži sturgalvīgs. Cik es bieži apšaubīju Dievu vārdu savā dzīvē. Redziet, Dievs konkrēti pasaka, paliekat, neiet prom, es jūs sargāšu, es jūs svētīšu, jums būs, es jūs pacelšu. Viņš saka, es jūs pacelšu. Bet ja jūs aiziesiet uz Ēģipti, ar jums būs viss cauri. Dievs zināja to visu. Nē, viņi nepaklausa. Viņš saka, nē, tu melo. Tu negribi mums aizsardzīt, tu negribi mums svētību. Tu gribi mums nodot kaldēju rokās, lai mūs iznīcina visus. Un viņi nepaklausa. Tur 42. nodaļā, 21. pantā, to es jums šodien pasludināju, bet jūs negribat klausīt tā kunga sava Dieva balsī. Jūs noraidat visu, ko viņš jums liek sacīt. Tādēļ varat būt pārliecināti, ka jūs mirsiet no zobena, bada un mēra tajā vietā, kur jūs gribat doties, lai tur svešumā dzīvotu. Spriedums ir nepārprotams. Spriedums ir nepārprotams. Dievs nekad negrib mums ļaunas lietas. Ja arī viņš ved mūs ar grūtībām, viņš ved mūs, lai mācītu, lai nostiprinātu, lai izmainītu, lai atgrieztu mūs uz saviem svētības ceļiem. Amen. Un ja mēs sakam, nē, klausies, kamēr nebiju draudzē, man tik labi viss gludi gāja dzīvē, tagad esmu draudzē, kā es pasludinu kādam cilvēkam, tā man problēmas dzīvē nāk. Protams, ko tu domā? Tā ir cīņa. Un ir ienaidnieks, kurš nesnauž, kurš neslinko. Un mums ir cīņa, amen, un būs cīņa. Ja tavā dzīvē viss ir kārtībā, viss tā viegli, nekas nav, tad jāizdomājas, vai tu kalpo tam kungam. Ja mēs kalposim tam kungam, kādam tas nepatiks noteikti. Bet, mīļie, Dievs zina visu. Un ja Dievs saka, ja jūs aiziesiet uz Ēģipti, kur jums domājat, ka jums būs aizsardzība, jūs visi iesiet bojā, vai nu no zobena, vai nu no bada, vai nu no mēra, ar jums būs cauri. Tāpēc Dievs sagaida no savas tautas, un šodien arī no mums, viņš sagaida paklausību. Un paklausība viņa atnes Dieva labvēlību, Dieva aizsardzību, Dieva apgādību, Dieva svētību.
par tiem, kas paklausa viņa vārdam. Mums ir tik svarīgi pasludināt Dieva gribu mūsu dzīvē. Tāpēc, ka Dieva griba ir laba, tikama un pilnīga. Un es zinu, ka Dievs svētīs savu vārdu, Dievs svētīs savu gribu. Un ja mēs gribam būt svētīta tauta, mums vienkārši ir jāpaklausa Dieva vārdam. Un es pateicos, ka Bībelē teica, tad viss, kas ir noticis ar Izraēlu, rakstīts mums par brīdinājumu un pamācību tiem, kas esam nonākuši pie laika robežām. Paldies Dievam, ka Dievs ir devis veco derību. Paldies Dievam, ka mēs šodien varam lasīt visas uzvaras, visus zaudējumus, ko Izraēla piedzīvoja kā piemēru mums. Un paldies, ka šodien mēs varam mācīties no tā visa. Tāpēc nebūsim kā šis Joakims, nebūsim kā šis Sedekija, nebūsim tādi ķēniņi. Neapšaubīsim Dievu vārdu, nemetīsim krūmos, nemetīsim ugunskurā viņa vārdu, viņa pravietojumu mūsu dzīvē. Cienīsim un godāsim Dievu vārdu. Tāpēc, ka Dievs grib svētīt savu tautu. Viņš grib vadīt savu tautu par saviem ceļiem. Bet tas notiek tikai paklausībā, ja mēs klausam viņa vārdam. Mēs pateicamies Tev, dārgais kungs,